Nu, labrītiņ. Šodien kāds 8. februārs laikam jau ir -1 grādiņš. Tā, nu, laikam jāsāk kaut kas atkal darīt, kustēt. Bija visādas darīšanas, tāpēc nesanāca pašancēt, bet es esmu sagatavojis, redz ko sagādājis. Kokšķiedras plātnes, bet šīs ir čēsnieces, laikam, ja? Čēsnieces, jā, tāpēc ka 25 nieces, man liekas, tomēr būs pa plānu. Es kaut kā baidos, ka neizspiež ārā, tā kā sapūtīs tās putas, tāpēc es paņēmu biezākas. Būs mums biezākas visur. Šitā daļa tikai ir daļa, jo laikam nebija uz vietas tur un kaut kad nākamnedēļ atudīs otru pusi. Sāksim ar augšu, ar griestiem, bet vēl pirms tam man ir jāpārbauda tie pārslēdzes un krustslēdzes. Pārslēdzes nē, krustslēdzes jāpārbauda man tie vadi, vai es tur pareizi esmu savienojis. Un vēl par šo laiku es esmu izdomājis, mēs bijām tur nopirkām, pasūtījām apgaismojumu. Es sapratis, ka mums te būs šiten pa 5 lampiņām tāds kūlīts. Un te būs 4 vietas kopā. Un būs 5 spotlightiņi tādi šitajās vietās. Jā, nu, arī pakonsultējos par šitām vietām virtuvē un vannas istabā. Tur arī būs, principā, arī 4 laikam kopā. Te viena un tur 3. Iespējams, vēl virs dušas vienu uzliks, lai tur gaišāks. Nu, tā, un tas ir mēnesis izdarīts. Tā kā pārbaudīšu tās elektrības un tad jāsāk laikam tur no viena stūra lēnām skrūvēt. Un pēc tam paralēli es aizvilkšu tos, vadus, izvilkšu ārā tām spotgaismām. 4 vadus man vajag pārvilkt no turienes laikam, jā. Nu tā, davai, daram kaut ko. Labs ir. Pirmā loksne. Aiziet. Griestus tad ar šitiem skrūvēsim. 70 niecēm skrūvēm. Tā jau labi, viņš pievelk. Bišķi augstāk varbūt vajadzēja. Vai arī nē. Jāapstās kā nākošā. Aizies. Pamērīsim, kā mums tas sanāk. Jā, bišķi augstāk laikam vajadzētu, lai stiķis kaut ko pa vidu būtu tai reikai.
kamera jau sen jau izrubījusies. Nu, rekur šitik te daudz es izdarījis. Nu jā, sākums tāds lēnāks, bet pēc tam jau aiziet. Aiziet ātrāk, jā. Nu, pamīšas es viņas te tā lieku, jā. Vienīgais, te gandrīz sanāk viena puse tur un otra puse lejā. Un tad bez atgriezumiem sanāk, bet, nu, bišķiņi tur pietrūkst, bet tā kā liks šito te sāniņu, nu, šito te, tad viņš te piespiedīs, es domāju, būs labi. Te vēl jāsaskrūvē tās, pagaidām es tā, droši vien šitā vajadzētu pārskrūvēt visu, lai uz visām trijām ir tā kā, šitā arī jāpārskrūvē. Tā, un tad jau, domāju, ka būs labi. Te arī vēl jāsaskrūvē, es tā pieķēru. Kamēr vadus šitos izvalk lampām, kamēr nomēr visu. Kamēr šitos slīpumiņus visus apzāģē. Šitam bišķi vairāk pa 45 grādiem. Tā. Šitie iet augšā tur. Šitā viens garais, viens īsais un tad uz priekšu. Tad bišķi sazāģēts ir. Kaut ko laikam augšiņu vēl jāpieliek šito. Jā, tur es pieskrūvēju 2 klucīšus, lai var pieķert vēl to augšu sānos arī, lai viņš tur neļurkājās, ja nu kas. Tad man ir uzzīmēts, jāizgriež, jāmēģina trāpīt iekšā, tur. Jā, augšai sanāk arī šitāda viena loksna, un tad viens tāds apendicīts mazais. Tur tā. Es vienu lieku vienā malā, un tad arī otrā malā. Un tad ar tiem sāniem tā kā piespiež klāt. Tā. Izdomāju, ka tā varētu. Kamēr šito viss izdomā, kā ātri nemaz neiet. Tikai darot var saprast, kas labāk. Kā labāk darīt. Upsī. Nu labi. Tas kas laikam. Tā būs vieglāk arī ielikt. Vai arī vienkārši jāiestum. Foršs laiciņš. Šodien vakar laikam kalsals bija pa nakti. Gribēju parādīt jums dīķi, cik daudz ūdens satecējis. Ja jūs te atceraties, šito es nolaidu, lai var pievienot šito cauruli. Šī caurule neļauj viņam pārplūst. It kā nekas traks nebūtu, ja pārplūst, kur tur pār maliņai vienkārši tecēt. Nu, šitā arī, principā, izskatīsies tas dīķis, laikam. Tas ir maksimums, cik viņš var pieplūst. Normāls ledus. Uzsals. Staigāt laikam jau nevar, bet, nu,
Tā. Ko mēs šodien? Šodien līdz kādiem 4-5 pastrādāsim. Turpināsim ar tiem grieztiem. Jā, un jāmēģina līdz vismaz tai otrai pusē tik. Tad redzēs. Jāskaita, cik loksnes būs aizgājuši. It kā vēl sūtīsies tikpat aptuveni. Tā, lai pietik, tad sapratīs, cik vajag vēl varbūt piesūtīt klāt. Jā. Nu, tuņķi. Tuņi. Jā, šitāds laicīgs labāks, kā visu laiku tas slapjais. Tā, laikam mums šodien pietiksies šancēt. Kur mums vēl te ir palikušas bišķiņu loksnītes pāri. Tur kāds 50 ir, 40 aptuveni vajag un 10 paliek galva tai sieniņai augšā tur. Kaut kur tā, tik daudz es izdarījis pa brīvdienām. Jā, jāvācas un jālaiž uz Rīgu. Tā jau līdz nākamnedēļai.